Mēs visi gribam dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, gribam mācīties, strādāt un atpūsties. Tomēr starp gribēt un varēt ir atšķirība. Smagas invaliditātes gadījumā, lai nokļūtu darbā vai skolā, cilvēkam vajadzīga palīdzība, ko sniedz tuvinieki, draugi vai kaimiņi. Kopš gada sākuma sociālo pakalpojumu sarakstā iekļauts jauns asistenta pakalpojums. Kādi ir šī pakalpojuma saņemšanas principi? Vai asistents būs līdzās arī zemledus makšķerēšanā, lidojumā ar gaisa balonu vai vecmāmiņas jubilejā? Ziņa, ka no šī gada 1. un 2. grupas invalīdi, kā arī bērni ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadiem, varēs saņemt apmaksātus asistenta pakalpojumus, bija ilgi gaidīta, jo līdz šim invalīdi palīgi stūmēji un nesēji bija vecāki, radinieki un draugi. Palīdzēšana viņiem nav darbs, bet gan misija, ko viņi veic bez atlīdzības. Tagad asistenta darbs tiks atalgots, un invalīds to varēs izmantot 40 stundas nedēļā. Tik tālu viss izklausās skaisti un labi. Tomēr, kā jebkuras lietas sākums, ir grūts, tāpēc jautājumu par jauno pakalpojumu un to saņemšanu netrūkst. Šis pakalpojums ir tātad piemērojams, ja cilvēks ar invaliditāti, piemēram, dodās uz dienas centru, piemēram, dodās uz darba vietu, dodās uz nodarbinātību veicinošiem pasākumiem, piedalās nevalstisko organizāciju, teiksim, aktivitātēs, jeb darbos, ja, kā ir aktīvs kādas organizācijas biedrs. Tāpat arī, ja cilvēks ar invaliditāti dodās uz mācību iestādi, ja cilvēks ar invaliditāti dodās, piemēram, uz kādu ārstniecības iestādi, lai saņemtu sev nepieciešamo pakalpojumu. Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, cilvēkam nepieciešams veselības un darba spēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas apstiprinošs atzinums. Pieprasījumu komisijai var sūtīt pa pastu, elektroniskā veidā vai personiski ierodoties tuvākajā DEAK nodaļā. Komisija atzinumu sagatavo mēneša laikā. Pašreizējā pieredze liecina, ka cilvēks to saņem 2 līdz 3 nedēļu laikā. Tālākais jau ceļš ir tāds tradicionāls, kas mums ir sociālo pakalpojumu sistēmā iedibināts. Tas ir ceļš uz savas pašvaldības sociālo dienestu, tas ir iesniegums. Protams, dienests ir iespējami priecīgs, ja cilvēks jau ļoti tā var pateikt konkrēti, kas viņam ir vajadzīgs, ja viņam var būt vēl labāk, ja viņam jau ir padomā jau kāds cilvēks, kas viņam var sniegt šo te asistentu pakalpojumu, bet tās ir visas lietas, kas ir runājams sociālajā dienestā. Labklājības ministrija skaidro, ka šeit nav 2 vienādu situāciju, tāpēc sociālajiem darbiniekam jāizvērtē katra cilvēka vajadzības doties ārpus mājas un kopīgi jāatrod labākais un piemērotākais veids asistenta darbībai. Par asistentu var kļūt gan kāds no ģimenes locekļiem, kam jau ir pieredze šajā darbā, gan cilvēks ar sociālā darba iemaņām. Mūsuprāt, tas ir ļoti liels solis uz priekšu, jo asistenta pakalpojums ir viens no pamata pakalpojumiem, lai nodrošinātu cilvēkam iespējamu neatkarīgu dzīvi. Ja cilvēkam ir kustība traucējumi, tad tas ir zināmā mērā cilvēka rokas un kājas, un ja cilvēkam ir arī garīgi rakstura traucējumi, tad arī atbalsts lēmumu pieņemšanas procesā. Nevar noliegt, ka katra jauna pakalpojuma ieviešanai dzīvē vajadzīgs laiks. Diemžēl ne visi sociālie dienesti tam ir gatavi. Ir pašvaldības, kurās sociālie darbinieki saviem klientiem stāsta par šādu iespēju, bet gadās arī situācijas, kur cilvēkam piedāvā savu dzīves vietu deklarēt kaut kur citur, lai ar šo lietu nodarbotos kāds cits sociālais dienests. Ir tādas situācijas, kad cilvēki saņem komisijas atzinumu par to, kad ir šis pakalpojums viņiem pienākās un mēģina pieteikties sociālā dienestā, un sociālais dienests saka, kas jums to teica, kā jūs to zinat, jums šis pakalpojums patiesībā nepienākās. Viens no pārmetumiem, ko izsaka gan sociālo dienestu darbinieki, gan paši pakalpojumu saņēmēji, ka šajā procesā ir ļoti daudz birokrātisko atskaišu. Tāpēc daudz uzdot jautājumu, varbūt labāk būtu bijis šim pakalpojumam atvēlēto naudu piešķirt kā pabalstu.
Tajā brīdī, kad tas ir pakalpojums, tu esi spiests paņemt asistentu. Un tas nozīmē, ka cilvēka dzīve kļūst aktīvāka un ir šīs vairāk iespējas iziet ārā. Tajā brīdī, kad tev ir pabalsts, mēs dzīvojam nabadzīgi. Latvija ir nabadzīga valsts, un to zina ik viens. Un tikko tavā kabatā parādas nauda, kuru neviens nepārbauda, kā tu izmantot. Noteikti atrodas ļoti daudzas, un es pilnīgi piekrītu, ļoti vajadzīgas lietas. Kam tu to naudu izmanto, bet līdz asistentam visticamāk tā nauda neaiziet. Šajā gadījumā cilvēks, kurš sniedz asistenta pakalpojumu, saņem algu, par kuru tiek maksāti nodokļi. Un atskaites, kas daudziem sagādā galvas sāpes, nodrošina to, ka nenotiks krāpšanās. Un cilvēks patiešām dosies strādāt, mācīties, apmeklēs dakteri vai arī baudīs kādu kultūras pasākumu. Tā atskaites sistēma jau ir tā kā vairāk pašam sociālam dienestam. Šajā gadījumā jau cilvēki tomēr tiek mulsināti, ja? Jo tas gan ir skaidrs, ja tur ir valsts budžeta līdzekļi, kas tiek novirzīti uz pašvaldībām. Tā birokrātiskā procedūra, tā uzskaits un atskaites sistēma ir diezgan smagnēja un birokrātiska, ja? Bet tas nekādā gadījumā nebija labklājības ministrijas mērķis, ja, bet, kā zinām, šies te kontrolējošās institūcijas ir ļoti daudz un protams, jā, par katru budžeta izlietoto santīmi tam ir jābūt caurskatāmam, ja, kur kas notiek ar to nodokļu maksātāju naudiņu. Pagaidām neskaidrs ir jautājums, kā asistentam jārīkojas, ja klients grib doties, piemēram, uz Peipusa ezeru un nodarboties ar zemledus zveju. Vai asistents var šajā gadījumā nodrošināt savu klienta drošību? Un kā sagatavot atskaiti, ja cilvēks dodas ciemos, piemēram, pie savas vecmāmiņas? Kādam gan vajadzētu būt šī pasākuma apliecinošajam dokumentam? Doties uz to makšķerēšanu, tad jau īstenībā ir tā, ja. Labi, asistents viņu aizved līdz tam Peipusa ezeram, un tad ir tā, mīļais draugs, tad sēdi un makšķerē, ja, jo katrā ziņā asistents jau nebūs tas, kas to makšķerīti tur raustīs, ja, cilvēka vietā. Bet šajā gadījumā jau arī tam ir visam jāpieiet īstenībā ar saprātu, ja. Ja ir tā, ka teorētiski būtu tā, ka asistents līdz tam ezeram, līdz tam aliņģim to cilvēku pavada, ja, tad viņš pasaka tā, tad labi, tad es te pēc 3 vai 4 stundām atnākšu. Pakalpojuma ieviešanas laikā noteikti būs vēl arī citi jautājumi, uz kuriem nāksies rast atbildes. Tāpēc pēc pusgada notiks šī pakalpojuma nosacījuma pārskatīšana un precizēšana. Šobrīd ir tikai viena funkcija no asistenta pakalpojuma tiek nodrošināta. Tas nozīmē, ka cilvēks tiek pavadīts no mājas vides līdz darba vietai, līdz dienas centram vai brīvā laika pavadīšanas vietai vai jebkurai citai un atpakaļ. Tātad tikai šī pavadošā funkcija. Un, protams, ka asistents pēc būtības ir arī darba vietā nepieciešams, lai atbalstītu dienas centrā vai mājas vidē, bet šobrīd tas netiek nodrošināts. Sandra Aleksandrova pirms 2 nedēļām ir pieteikusies asistenta pakalpojumu saņemšanai un gaida veselības un darba spēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinumu. Svarīgi tas ir tāpēc, ka es esmu piedzīvojis, ko nozīmē sēdēt 4 sienās. Tas ir traģiski, kad tu neredzi neko, absolūti neko. Un mans dzīnulis bija arī pabeigt augstskolas un kaut ko darīt tikai tāpēc, ka es gribēju būt cilvēkos. Un bez asistenta palīdzības es to izdarīt vienkārši nevaru. Principā ārpus mājas visur. Sākot ar to, ka tikt lejā no 2. stāva un pāri ielām pārvietoties ar ratiem ir sarežģīti, jo mums Purciemā lielākoties ir ļoti augstas rantītes. Un tur ir vajadzīgs cilvēks, lai lai palīdzētu uzbraukt uz tām rantītēm, bet arī drošības pēc, lai rati neapgāstos.
Sandra strādā par sekretāru lietvedi Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijā Sustento. Šobrīd tā ir subsidētā darba vieta, kurā ir iekļauta asistenta pakalpojuma apmaksa. Tiesa ceļā uz darba vietu un pēc tam atpakaļ. Šobrīd neskaidrs ir jautājums, vai Sandra var pieteikties asistenta pakalpojumam, piemēram, apmeklējot teātra izrādi. Nedrīkst būt par vienu lietu dubultais finansējums. Protams, ja cilvēks dodās uz darbu un šeit jau kaut kāda apmaksa par to ir paredzēta, tad skaidrs, ka divreiz par vienu un to pašu tā kā nevajadzētu maksāt, bet ja ir skaidrs, ja cilvēks grib doties uz teātri vai kādām citām kultūras aktivitātēm, tad šajā gadījumā vajadzētu varēt saņemt šo pakalpojumu. Kāpēc ne? Ne jau visi cilvēki, kuri varētu saņemt šo pakalpojumu, to izmantos, jo dzīves apstākļi ir ļoti dažādi. Piemēram, ja cilvēks dzīvo tālu no pilsētas, viņa iespējas kaut kur doties ir ļoti ierobežotas. Cilvēki, kuriem ir smagi funkcionāli traucējumi un kompleksi traucējumi, viņiem nav citu pakalpojumu. Viņiem nav pieejami dienas centri, viņiem nav pieejams specializētās darbnīcas vai citi viņiem nepieciešamie pakalpojumi, īpaši reģionos. Līdz ar to var rasties tā situācija, kur es izmantošu savu asistentu pavadoņu pakalpojumu, ja patiesībā man ikdienā nav kur iet. Tad tas varētu būt tikai uz veikalu iepirkšanās vai tā varētu būt kaut kāds teātra apmeklējums un ne vairāk. Lai invalīds varētu tikt galā ar dokumentu kārtošanu un saņemtu no valsts budžeta apmaksātu asistentu pakalpojumu, var paiet apmēram 2 mēneši. Tāpēc par to, kā šis pakalpojums darbosies un kādi būs tā plusi un mīnusi, varēsim secināt vēlāk. Pagaidām potenciālajiem pakalpojumu saņēmējiem jābruņojas ar pacietību, savukārt sociālajiem darbiniekiem katra cilvēka vajadzības jāizvērtē individuāli. Mums nav daudz sociālie pakalpojumi, jo cilvēki nav spējīgi par viņiem maksāt paši. Un tajā brīdī, kad veidojas kaut kāds valsts finansējums pakalpojumam, tad veidojas arī pakalpojums. Saules pielietas magoņu pļavas, zieda mēnesgaismā un orhideju smalkie silueti. To var skatīt mūsu ilgadējā raidījuma vadītāja Māra Dzelskalna radītajos darbos. Jau vairākus gadus Māra darbdiena sākas pie molberta, krāsām un otām. Katru dienu viņš glezno apmēram 5 stundas. Kultūras un atpūtas centrā Imanta pašlaik atvērta Māra Dzelskalna gleznu izstāde Atmiņas par vasaru, kurā lielākoties redzami tieši ziedu motīvi. Šeit dominē magonis. Varbūt tas ir tieši tāpēc, ka magonis Māris gleznojas visbiežāk, bet varbūt arī tāpēc, ka pēc tam ir vislielākais pieprasījums. Drošs un bagātīgs krāsas triepiens raksturo Māra darbus. Savas prasmes viņš apgūs pašmācības ceļā, kā arī internetā konsultējies ar citiem meistariem. Māris glezno ne tikai ziedus, viņš ķēries klāt arī jūras un jahtu tematikai, kā arī zirgiem. Šie darbi gan izstādē vēl nav redzami. Mēs aicinām veldzēties vasarā Kultūras un atpūtas centrā Imanta.